Parasti Latvijā mēs esam sastapušies ar divvirzienu satiksmi. Katram virzienam sava braukšanas josla, un pie tam mēs turamies pie labās malas, tā kā to dara daudzās Eiropas valstīs. Bet reizēm ir ielas, kurās ir tikai viens noteikts virziens. Velosipēdu vadītāji, vai esi pamanījis, ka ir vienvirziena ielas? Paskatīsimies! Tātad vienvirziena ceļi tādi ar mūsu valstī iekārtoti, ja? Pa tiem ar velosipēdiem arī drīkst braukt. Drīkst braukt, bet, kā jau pats tu teici, vienvirziena ceļš, tas nozīmē, ka tikai vienā virzienā mēs varam braukt. Jā. Pretējā virzienā aizliegts. Bet tas neatiecās uz mūsu draugu kaskadieri, un nevis neatiec tāpēc, ka viņš ir kaskadieris un var braukt kā grib, bet tāpēc, ka viņš brauc pa ietu. Jā. Un pa ietu var braukt abos virzienos. Nu, ko mani, es teikšu, jaunie draugi, mums bija interesanta diena, mēs daudz ko jaunu uzzinājām un atkārtojam par braukšanu ar velosipēdiem. Tev es novēlu, lai tev nav bieži jābar jaunieši, kas brauc uz skolu ar riteņiem, un tev es novēlu, lai pie tevis viņi vispār negriežās. Ja? Lai tev nav darba. Atā. Nav darba? Jā. Nebūs algas. Jā, 10 situācijās esam noskaidrojuši, kā velosipēdu vadītājam justies drošāk uz ielas. Vai braukt pa ietvi, vai braukt pa brauktuvi, vai joslā atrasties labajā malajā stāvoklī. Cik daudz lietas mēs esam noskaidrojuši. Lai tev veiksmīgs ceļš, bet vienvirziena ielā atceries, tikai uz ietves tu vari braukt pretējā virzienā. Lai tev veicas!